Sveiki! Mani sauc Linda. Esmu Latvijas Dievturu sadraudzes sabiedre. Es šoreiz lasīšu sarakstīto runu, kuras tēma ir atgriešanās pie saknēm, cerokšļa atziņu aktualitāti mūsdienās. Citēšu Ernesta Brastiņa grāmatas Latvija, viņas dzīve un kultūra citātu. Kad cilvēks sāk just, ka viņa dzīvē vairs nav ideāla un darbam pazudis cēlais mērķis, tad tam negribas vairs tālāk dzīvot. Izpētot laikmeta tendences, šī ir ļoti aktuāla un izplatīta problēma. Līdz ar laikmeta maiņu un globālā tīkla parādīšanos cilvēks ir sācis apšaubīt visu, kas tam apkārt. Tā skaitā arī Dieva jautājumus, un tas nav nekas nosodāms, tā ir likumsakarīga parādība. Tomēr augošais ateisms sabiedrībā ir radījis veselu paudzi ar cilvēkiem, kuriem ir hronisks augstākā ideāla trūkums. Šis augstākais ideāls visos laikos ticis apcerēts kā radītājs, jeb Dievs. Arī mūsu laiku izcilākā inteliģence šim spriedumam par garīgā satura trūkumu jau sāk piekrist. Un tā patiešām arī ir, jo pat tā tīri racionāli domājot, kāds tomēr šo pasauli ir radījis, līdz sīkākajai detaļai pārdomāt un savā neatkārtojamajā veidā ideāli. Ir muļķīgi atmest šo faktu, ka visu esošo realitāti kāds ir radījis, un tas kāds ir izcilākais visuma arhitekts, mākslinieks un zinātnieks. Vēlos sākt stāstu, kura pirmssākuma meklējumi jau 12,000 gadu senā pagātnē. Šī izstāde nav vienkāršs entuziastu kopdarbs. Šī ceļojošā izstāde ir veltīta sakrālam turpinājumam, kuru par svarīgu nes nākamībā uzskatīja mūsu izcilākie latviešu inteliģences pārstāvji. Mūsu latviešu vēsture ir sarežģīta, smaga, tomēr brīnumiem bagāta. Viens no brīnuma elementiem ir pasaules kultūra vēsturiskais mantojums – dainas. Šīs skaistās dainas, kuras pēc izcilo tautas brāļu un māsu uzticētās ziņas satur sevī ne tikai nozīmīgas vēstures detaļas, bet arī sakrāli dievišķu elementi – mūsu latviešu dievu. Šo latviskās dzīves ziņas tradīciju par tik svarīgu esam uzskatījuši mūsu 19. gadsimta tautas dižgari, pirmie jaunatviešu dibinātāji, latviešu augstākās inteliģences nesēji un vienkārši izcili cilvēki, tādi kā Krišjāns Barons, Fricis Brīvzemnieks, Miķelis Krogzemis, tautā zināms kā Auseklis, Krišjāns Valdemārs. Kādēļ šis mantojums bija tik svarīgs, ka mūsu dižgari uzskatīja dainu dokumentēšanu par tik nepieciešamu? Kas dainas padara tik īpašas? Uz šo jautājumu mums atbildēja 20. gadsimta Ulmeņa laika inteliģence, mūsu lepnuma gadi, nelielais dailistas sprīdis Latvijas vēsturē. Tā nelielā attēlpa, kad mēs varam ieraudzīt, uz ko ir spējīgs patiesi brīvs latvietis. Tieši šajā laikā arī tapa senlatviešu dievestības turpinājums Dievturība izcilā pētnieka Ernesta Brastiņa vadībā. Tieši šajā laikā, atvainojos, tā bija brīvās Latvijas inteliģence. Tas bija strāvojuma un sakrālās patiesības turpinājums, vai arī kārtējais brīnums. Kas ir šis brīnums? Mums, latviešiem, ir savs Dievs. Jo kā izrādās dainas, ja mūsu tautas mantotā valsts runā par kādu dievu, kas nav kristiešu dievs. Dainu skapī ir 4603 pamatdainas, kuras sevī satur vārda sakni dievi, un 8704 papildus šo dainu varianti. Kopumā 13307. Jāņem vērā arī to, ka dainu pētniecība vēl nav beigusies. Šo skaisto patiesību atskārta Ernests Brastiņš un gandrīz 100 gadus atpakaļ izveidoja Dievturu sadraudzi, jeb mājas, kur latvietis beidzot varēja atgriezties pie saknēm. Strāva izgaismoja telpu un tapa Dievturu cerokslis, jeb teoforu kaķisms, kas ir senlatviešu dievestības apcerējums. Manā pieredzē šī ir viena no interesantākajām garīgās mācības grāmatām, kuru esmu lasījusi. Cerokslī nav liekvārdības, un tajā meklējams ļoti piezemēti gudrs skats uz dzīvi un Dievu. Tā ir atkritīšanās no sarežģītām ļaunu egregoru politiskām pasakām un cilvēku fantāzijām. Un runājies arī kā 21. gadsimta jaunieti, kur ir augusi ar internetu,
kur ir iepazinusi pasaules reliģijas, dažādu laikmetu filozofus un, protams, reāli laikā sekoja līdzi kvantu fizikas pētniecībai un citiem zinātnes atklājumiem. 100 gadus atpakaļ tapa kaut kas tik plašs un uz nākamību vērsts. Tādēļ es esmu ārkārtīgi lepna par to, ka dainu mantojums un cerokslis ir manas tautas kopdarbs. Cerokslis atbild uz augstākās ētikas, sociālajiem un garīgajiem jautājumiem, iekļaujot racionālu savas apkārtnes un tās likumsakarību iekārtojumu. Vēl, un šī ir mana mīļākā daļa, dievturība nenorobežo garību no zinātnes, jo abas šīs mācības viena otru papildina. Mūsu tautai vienmēr ir piemetusi augsta inteliģence, milzīga darba spēja un skaistums, gan dejā, gan valodā, gan mūzikā. Uz pasaules fona mēs esam maza tauta, bet kaut kā vienmēr atstājam savas pēdas augstākajos sasniegumos. Tas ir iekodēts mūsu ģenētikā, un cerokslī ir iztirzāts zinātniskajā pētniecībā balstīts apraksts mūsu būtības pamatiem. Dievestība dainās izteikta greznā, jeb dzejiskā valoda. Dievturība māca, kā mums jādzīvo, lai nesariektu sev un Dievam. Kāds tad ir mūsu Dievs? Atbild uz šo jautājumu citējuši no cerokšņa. Dieviņš bija, Dievs palika, Dievam gudris padomīņš. Dievs kokiem lapas deva, Dievs vārpiņas tīrumam. Dievs ir esošais un paliekošais, visa sākums un padoms. Nekādi vārdi nevar izteikt Dieva būtību, tikai aptuveni cilvēka domāšana atskārtusi, kas ir Dievs. Latviešu tauta atzinusi, ka Dievam pieder visu padomu padoms, kas mūsu prātam nav līdz galam izdibināms. Dainu krājumi satur kāds 5000 pamatdziesmas par Dievu, tanīs īsteni redzam, ka Dievs bijis latviešu tautai, ko tā par to domājusi un kā turējusi. Mūsu laiku vārdiem izteicoties, Dieva visraksturīgākā pazīme ir doma. Vienkārši runājot, šai domai sabiezējot, radusies pasaule visā savā dažādībā. Pie šī citāta noteikti var kādu laiku pameditēt. Nākamais citāts. Mūsu latviešu Dievs ir viens, bet divdabīgs. Dainas apliecina to, ko mūsu tauta vienmēr atskārtusi. Dievs ir vienīgs, nav daudzu dievu. Kur dieviņu tu paliksi, kad mēs visi nomirsim? Ne tev tēva, ne māmiņas, ne tev savas līgaviņas. Citāta beigas. Mūsu Dievam senči piedāvājuši visas tās labākās īpašības, jo Dievs ir skatāms gan kā augstākais ideāls, gan kā dvēseļu līdzais un dabas arhitekts. Tādēļ mēs ar saviem 5 prātiem, jeb 5 maņām uztvertajā dabā, spējam nojaust viņa likumus un notikumus. Kas tad ir māra un laime? Tie ir 2 Dieva aspekti. Māra kā materiālās pasaules aizbildne un laime kā laika un likteņu līdzēja. Kā arī mūsu senči ar Dievu vienkārši sarunājās, dziedāja skaistas dziesmas un dejoja skaistas dejas. Daudziem mājās izkārtotas svētvietas, mani ieskaitot, kur smelties spēku un daudzināt. Nav baznīca un priesteru, Dievu neviens nepiesaminās, jo Dievs ir universāls un visiem klātesošs. Vēl turpināt savu redzējumu, vēlos piebilst, ka šeit mēs arī varētu izveikt krustnešu un komunistu propagandas melus par to, ka esam bijuši kaut kādi dīvaini pagāni, elku dievu pielūdzēji, mīts un nepatiesība. Latvieti, laiks pamosties, mēs pārējie jau tevi gaidām uz laiks. Cerokslī ir minēta noteikta likumības sistēma. Viens vienīgs dzīvošanas pamattikums, 4 paštikumi, 4 ļaužtikumi un 1 dievtikums. Šajā runā pārāk neiedziļināšos detalizētā visu tikumu aprakstā. Vēlos padalīties ar dažiem tikumiem, kuri man ir īpaši mīļi. Dievturi, jeb mūsu senči atskārtuši, ka tieši labestība ir galvenais priekšnosacījums labākai pasaulē un ka viss ļaunums nenāk no kaut kādiem mistiskiem dēmoniem, bet gan no cilvēku muļķības. Dzīvošanas pamattikums. Vēl man labu, es tev arī, tad mēs mīļi dzīvosim. Ko mēs abi dabūsim,
kad mēs ļaunu vēlēsim. Šīs dzīvošanas pamattikums mums vēsta: esi labs. Citēšu ceroksli: kad visi būs labi, tad ļauno vairs nebūs, jo visiem labiem esot, ļaužu ļaunumam vairs dzīvē nevar būt vietas. Tādēļ tālāk mēs nonākam pie pirmā paštikuma. Esi gudrs. Gudra mana māmuliņa, gudru mani audzējusi, gudru ņemšu līgaviņu, savas dzīves kopējiņu. Citāts. Bez gudrības paliktu nesaprasti un nepiepildīti visi pārējie labie tikumi. Tamdēļ gudrību jāuzlūko par pašu pirmo tikumu. Gudrība ir labumu un vērtību atziņa, tā ir mērķu un nolūku izpratne. Visa likumiskā dzīvošana ir cenšanās labo un vērtīgo iegūt, bet nelabo un nevērtīgo atmest. Negudrā prātā tikumi var pārvērsties atšķirībās un netikumos. Tikai gudrība noteica cilvēka pareizo izturēšanos pret sevi, saviem līdzcilvēkiem un Dievu. Neviens cilvēks nepiedzimst gudris. Gudrība pieņemas prātam attīstoties un pašam mācoties. Tālāk otrais paštikums ir mūsu mīļais darba tikums. Šeit tiek izskaidrota mūsu rosība un darbība. Šis un nākamais tikums varētu ļoti iepatikties lieliskajām latviešu dārza saimniecēm. Acis darba izbijās, rokas darba nebijās, rokas darba nebijās, zinājās padarot. Trešais paštikums ir daļuma tikums. Glīti meitas dzīvojiet, liela ceļa maliņā, gludu galvu, baltu muti, tīru namu, istabiņu. Citāts. Dainas pauž, ka daļums ir Dievam patīkams tikums. Tauta ticējusi, ka netīrā, nemazgātā un neglītā mājā Dievs neiegriežoties. No šejienes arī uzzināja par tādu skaistu vārdu kā latviskā daileste, kas ir sinonīms estētikai, un prātnieciskā stingrestība, ko varam saprast ar vārdu disciplīnu. Mums ir līgsmības un mīļuma paštikumi, mums ir sadarības, devīguma un taisnīguma ļaužtikumi. Taisnu ceļu es staigāju, taisnas pēdas pakaļā. Neman kauna priekšā bija, nevalodu pakaļā. Un tad ir vienīgais dievtikums. Bīsties Dievu, sveša māte, nenicini bārenītes. Bārenītes asariņas maksā zelta gabalī. Citāts. Dieva bijāšana izpaužas godībā pret visu labo un likumīgo, kā arī Dieva iestādīto likumisko likumu ievērošanā. Dievišķos likumus neturot, sariet Dievam un ļaudīm. Ļaunums un pārestības, ko nodarām citiem, pa lielākai daļai atmaksājas jau dzīvojot šai saulē. Dievbijība ir tikums, kuru apzinīgi piekop tikai cilvēks, ar to atšķiroties no kustoņiem. Šis ir tikai mazs ieskats no cerokšņa. Tā ir grāmata, kuras lasīšanai ieteicams izbrīvēt laiku un būt gatavam uz augstiem domu lidojumiem. Pašreizējā brīdī Latvija atrodas eksistenciāli jautājumu virpulī. Par virzieniem sāk spriest visi. Iekustējusies ir arī radošā inteliģence. Pats prezidents jaunā gada runā atskārts, ka mēs esam ļoti sašķelti un kaut kur apmaldījušies. Tā kā es sevi uzskatu par apzinīgu pilsoni, kura ārkārtīgi mīl savu tautu, mans piedāvājums gan prezidentam, gan latviešu inteliģencei un visiem latviešiem kopumā ir iepazīties ar cerokslī minētajām atziņām, tikumiem un iepazīties ar šo jaunlatviešu strāvas turpinājumu un tās vēsturi. Nevelti gandrīz 100 gadus atpakaļ mūsu dižgari dāvāja mantojumā ziņu par dievturību. Tā bija vizionāra valsts nākamībai. Tā bija uzticētā senču mīlestība mums 21. gadsimta latviešiem. Rosina apmest svešās ideoloģijas, salikt kopā galvas un kā kārtējo brīnumu izstūrēt mūs mūžīgi dzīvelīgos baltus nākamībā. Kamēr ir dzīva dievturība, tikmēr pukst dzīva latviešu sirds. Vēlos izteikt visdziļāko pateicību visiem mūsu dižgariem, kur izdarīja milzīgu darbu, lai mēs šeit 21. gadsimtā varētu uzstāties. Paldies Latvijas dievturu sadraudzē un Andrejam Brokam,
par iespēju būt saviešos. Īpaši paldies Uģim Nastevičam par šo izstādi. Es nedaudz redzēju, kāds darbs tika ieguldīts, un Uģi, tev ir kaut kāds pārcilvēcisks spēks. Paldies visiem labvēriem un amatniekiem no visas Latvijas, jo pateicoties jums mēs spējam radīt šo izstādi. Un paldies Ansim par to, ka uzdāvināja man saroksni. Kā arī paldies visiem viesiem un klausītājiem. Saules mūžu Latvijai un latviešiem, lai top viss, kas mums labs. Paldies!